attīstoties dažādās jomās, jo vienmēr bija tā sajūta, ka es neesmu ne pats stiprākais fiziski, ne arī gudrākais, tāpēc bija ļoti daudz lietas, kuras vajadzēja dabūt līmenī. Un tādā veidā, protams, pagāja garām visādas tīņu gadu lietas, bet tas ir jau cits stāsts. Bet, jā, es biju par citiem brīnumiem runājot, tas varbūt bija viens no tiem brīnumiem, kas tur neiet uz ballītēm un uz tādām lietām. Un tad, jā, protams, nāk armija, bet, lai iestātos aizsardzības akadēmijā, tas posms nav tik vienkārši. Tur ir jāiziet cauri diezgan pat laikietilpīgam posmam. Sākumā jāiziet kainieku skolu Alūksnē, pēc tam ir instruktoru skola, jaunākā instruktora kurs cēsīs, kas kopumā aizņem kaut kādus 8, nepilnus 9 mēnešus, un tikai tad skaities, kā iestājies aizsardzības akadēmijā. Un to visu es izdarīju no 2014. gada līdz 15. gada pavasarim. Sajūta tiešām bija, ka tā ir mana īstā vieta, ka man ir tur jābūt un ka pilnīgi tā brālības sajūta, kas visu laiku ir apkārt. Sajūta bija tā, ka tas ir tas, kam es tā kā esmu nolikts uz šīs pasaules. Un tad vienu dienu, kad jau bijām akadēmijā, protams, pakāpeniski ejot cauri šiem posmiem, tā atbildība tiek mazliet kāpināta un krauta virsū kadetiem. Un bija tā, ka rīta izvades mums pašiem bija jāvada savām nodaļām, saviem kursiem. Un tā kā, protams, nebija nekādi tur baigi instruktori blakus, tad tas viss tika darīts ar tādu nepiespiestu humoru attieksmi. Un es tur baigi neklausījos, ko man stāsta mūsu sauszemes spēku nodaļnieks, bet manas ausis atradās gaiteņa otrā galā, kur mans draugs Māris, ar kuru mēs cēsīs bijām vienā sindikātā un ļoti satuvinājāmies, ļoti ātri dzirdēju, kā viņš saviem gaisiniekiem stāsta par to, ka ir iespēja izlikt ar izpletni. Un man tajā brīdī atkal vēl viena spuldzīta galvā, tā kā es atceros jau pirmajās klasēs, tur lasot angļu valodas grāmatas, redzot terminus, tur skydiving un parašūting, man vienmēr likās, ka tas ir kaut kas tāds, ko es obligāti dzīvē gribu izdarīt. Un tāda pirmā iespēja parādījās. Un tad es to arī uzreiz, protams, arī mēģināju izmantot. Un ļoti neraksturīgi savu vispār pirms tam gluži nepētīju lietas, kaut kādus sīkumus, jo man ir ļoti tipiski pat par kaut kādām smieklīgākajām lietām, ja es pērku, nezinu, telefonam jaunu maciņu, es 3 stundas YouTube skatīšos dažādus video, tur pētīšu atšķirības un tādas lietas. Bet šeit it kā tik nopietnā lietā es praktiski vispār neko nepapētīju. Un, jā, nebija tur ilgs laiks, kaut kāda nedēļa tikai kopš tā paziņojuma. Un tas viss tika rīkots tā kā nevis dienestā, nevis armijā, bet to nodrošināja privāta organizācija, bet vienkārši vācās caur armiju. Un tas viss norisinājās Daugavpilī. Un mēs aizbraucām trietā no mūsu kursa pirmā. Izgājām cauri kaut kādu 3 nepilnu stundu instruktāžu varbūt. Tādi saucamie tādi sausie treniņi, kaut kādos tur zemes trenažieros un teorija mazliet iepazīstināšana ar apvidu, kur, jā, tur lidlaukam vienā pusē Daugava, tad ir augstsprieguma vadi, tur mājas visādas, un tās tēmas, protams, bija pieminētas, bet tas bija arī vairāk ar tādu humoru, ja jūs tur lidojat mājā, tad tur ir kājas, tur jāpaplaš plašāk un vēl kaut kas, protams, mēs tur vienkārši ierēcām par to, neviens jau tā nopietni to neuztvēra. Un tad pēc tās īsās instruktāžas arī pirmo reizi dzīvē iekāpi lidmašīnā vispār kā tādā, kas ir tāds vecais, nezinu, vai kukurūznieks ir pareizais termins, bet, lidmašīnā, jā, tāda ar savu auru un vecumu, protams. Un sēžot ar vienu draugu, ar kuru mēs bijām, viņš man saka, tā ir pirmā reize dzīvē, kad es lidoju vispār. Es viņam smaidot saku, es arī. Un tad mēs pacēlāmies līdz tiem 1500 metriem, ja nemaldos, un kopā ar mums tur lidoja arī jau pieredzējušāki izpletnlaicēji, kurus tur cēla laikam pēc tam uz 3 kilometriem. Un, jā, pienāk tas brīdis, kad tas galvenais instruktors, kurš mūs tur nosacīti tā kā arī mēģināja iedvesmot un uzmundrināt lidojuma laikā, atver vaļā durvis. Un tad es esmu pirmais, kuram ir jākāp, jāiet tur klāt un jālec. Un
protams, ka kājas tajā brīdī notrīc, tu pie tās malas pieeji. Un to skatu redzot, sajūta ir, protams, diezgan īpatnēja. Protams, ne jau tādā ziņā, ka tas ir kaut kas tāds, ko neviens cits cilvēks nekad nav darījis. Miljoniem cilvēku to ir darījuši, bet, protams, katram mums tā ir pirmā reize. Un, sajūta, protams, ka tās bailes ir, to tur nevar tā kā noliegt. Bet tajā brīdī tev saņemot to sitienu pa plecu, tas jau ir atrunāts, ka ir tad vienkārši jālec ārā. Un tad tu arī atslēdz smadzenes un spēr to soli un izlido ārā. Un tā ir personīgais timeris, es atvainojos, bet jā. Un tad es izlecu un pie krūtīm ir piestiprināta rācija. Un no zemes instruktors dod tās instrukcijas, kas ir jādara. Tā kā viņš tev dod komandas, kuras izpildot, tu beigās nonāc tajā piezemēšanās vietā. Un jau pirmo instrukciju izpildot, es sapratu, ka kaut kas ir ļoti nepareizi, jo tā sajūta nebija riktīga. Pa labi vai pa kreisi, tik, protams, sīki es neatceros, tas nav svarīgi, bet es jau tajā brīdī sapratu, ka mani kaut kā pārāk strauji sāk nest uz vienu pusi. Tad aiziet, protams, kaut kādas stresainas balss komandas un visādas tādas lietas. Tad es atkal izdaru, ko man saka, un atkal jūtu, ka kaut kas nav riktīgi. Un tad pēdējie vārdi, ko es atceros, instruktore bija krievu valodā, viņa tā kā bezmazliet kliedzošā balsī, tā kā, jā, ko tu dari. Un tālāk aiziet melna bilde, un laikam notika tas brīnums, jo ir palikuši tikai tādi saucamie flashbacki, kaut kādi mazi, īsi uzplaiksnījumi ar lietām, kuras tā grūti paskaidrot, bet tāda pirmā konkrēta atmiņa ir tāda, ka es nejūtu it kā ne savu ķermeni, ne vispār neko nejūtu, ir tumša telpa, kurā es eksistēju tā kā apziņa, kurā ir vienkārši nereālākā skumju sajūta pasaulē. Liekas tiešām, ka tu tajā brīdī nes visas pasaules skumjas uz sevis. Un tajā brīdī es dzirdēju mammas balsi. Un atceros, jā, ka asara noritēja pār vaigu. Respektīvi, es jau gulēju Daugavpils reanimācijā. Un tad saorganizēja Māris helikopteri no NBS, kas aizveda jau arī uz apdegumu centru. Un jā, tas viss atgadījās 15. gada maijā, bet viss maijs 9. maijā pie tam. Bet viss maijs ir ļoti, principā, tumša bilde. Maz ko var atcerēties, tikai, kā jau minēju, tos kaut kādus uzplaiksnījumus. Un tad, jā, tad pamazām, protams, tā bilde sāk kaut kā līmēties kopā. Vienā brīdī es, laikam, sadzirdu arī tēta balsi, kurā viņš pasaka tā kā to, kas notika. Un tajā brīdī man parādās vispār kaut kāda apskaidrība beidzot, jo līdz tam es vispār nesaprotu, tā kā, kas ir noticis, kur es atrodos. Jo es esmu pilnīgi akls, es nevaru kustēties, es atkal esmu līdzīgi tā kā tajā tumšajā telpā, kurā es esmu tikai apziņa, tikai tagad man ir kaut kāds fiziskais smagums arī, bet jā, man pasaka to, ka es esmu ar izplatni ielidojis augstsprieguma vados. 45% trešās pakāpes apdegumi, pilnīgs aklums, paralīze. Un ko darīt? Principā, jā, cerības tur nekādas beigās neviens nedeva, bet brīnumainā kārtā notika tāda diezgan strauja atvesaļošanās agrajos posmos. Pat teica, ka tur tikai ap Ziemassvētkiem varbūt piecelšos krēslā, varēšu apsēsties, bet tempi bija diezgan labi. Un ar ļoti lielu darbu, gribas spēku, ticību un, protams, apkārtējo tuvāko cilvēku atbalstu, tās lietas aizgāja diezgan labi.
Un joprojām, protams, tas stāsts nav beidzies. Ir pagājuši jau 10 gadi, bet es joprojām neesmu īsti tur, kur es gribu būt. Bet tas nenozīmē, ka cerība ir atmesta. Daudz kas ir mainījies šeit šo 10 gadu laikā, un ir parādījusies jauna pārliecība, ka mums pašiem arī ir spēja radīt tos brīnumus. Un tas nenozīmē tikai par kaut kādu fizisko darbu, jo, ja tādas lietas būtu atkarīgas tikai no fiziskā darba, tad, protams, ka visi staigātu pēc traumām, bet tas ir liels darbs, jā, kas ir jāveic ar sevi iekšā, un es tiešām ticu, ka katram no mums tāda iespēja ir, un katrs mēs varam to brīnumu veidot, un pie tā es arī ļoti aktīvi pašlaik darbojos. Paldies! Laiks jautājumiem. Es jau biju atvēries, kad tikai apsprieduma vados. Viss bija atvēries, jā. Es Var atvērt visu. jā. Nu, tā kā spirālē sanāk, viņš gāja, griezās un aizveda vados, jā. Pēdējais mirklis, ko tu atceries pirms ielidot vados? Tas bija tie vārdi, ko tu dari. Bet tur, protams, tas posms vēl, es pieļauju, bija vairākas minūtes pat ilgs. Un tā ir tā kā pilnīgi melna bilde. Interesants fakts arī, ka man bija kamera pie krūtīm tajā brīdī, un tas viss tika nofilmēts. Un, jā, kas ar to kameru beigās notika, es tā arī neesmu sapratis, bet viens cilvēks laikam to pēc tam bija redzējis tomēr. Jā. Kameras atrašanās vieta, ieraksts atrašanās vieta, vai viņš joprojām eksistē? Jā, cilvēka diemžēl vairs nav, tāpēc viņš to arī būs paņēmis ar sevi, un tāpēc atbildes laikam uz to vairs nav veida, kā dabūt. Kā tev šobrīd ir sajūta, tu spētu noskatīties to video? Es gan jau spētu noskatīties, tas jau tā kā nemaina faktu to, ka tas jau ir noticis. Viegli nebūtu, bet varētu jau. Es šaubos, ka izpratnes bija bojāts, jo es tā kā pilnībā arī apzinos to, ka tā bija mana vaina, jo es tā kā nevienam ar pirkstiem nerādu un nesaku, ka kāds ir vainīgs, jo, protams, es pats viņu grozīju. Es tagad apzinos, ka es viņu kontrolēju nepareizi, bet es darīju to, ko man uz zemes rādīja. Es tā kā neesmu tik stulbs, lai pirmo reizi dzīvē izliktu ar izplatni kaut ko tur pats izdomāt. Es darīju to, ko man rādīja, un es nezinu, kāpēc citiem tā nenotiek, bet tas mani aizveda spirālē. Nu, jā, bet paši saprotiet, tā kā pirmo reizi dzīvē lecot 3 stundu instruktāžu ir drusku tā kā par maz tomēr. Krustovs ir stāstījis, ka armijā viņiem padomju laikos mēnešiem bija visādi treniņi, pirms tu pirmo reizi vispār kaut kur lec. Tā kā, jā. Bet tu nebija tā kā instruktori, viens gribēja izlikt viens pats, vai arī taču ir opcijas. Tandēmā jau parasti it kā ir loģiski laik pirmo reizi, lai vispār jāsaprastu, kas tas ir, bet te bija tas variants, ka tā izplatņu sistēma bija tāda, ka viņš pats tā kā atverās, viņš jau ir piesaistīts kaut kādā veidā pie tā lidmašīnas iekšienes, un tev principā ir tikai jāizlec ārā, un viņš tur izraujas, un tad jau atliek tikai viņu tur grozīt. Jā. Es neatceros, ka mums būtu tāda pat opcija, tā kā piedāvāta par to tandēmu. Vai tev turpinās atlapšana, vai šobrīd esi uz kaut kāda plato, kur jau tālāk vairs nepaliek labāk? Tas ir kā to ņem noteikti, ka cilvēkam no malas, kas mani varbūt redz kaut kur pēc gada, pēc 2, pēc 3, viņš to varbūt tik ļoti neredz, viņam liekas, ka nekas nemainās, bet ir lietas, kas mainās, un tas arī ir tas, kas dzen uz priekšu, jo, piemēram,
Nu, ir objektīvi rādītāji, kā to var izmērīt. Piemēram, te ir tā smukā promenāde mums no Ziemeļa līdz Olimpiskajam centram, un es mēģinu pa viņu iet, un nu, tādi burtiski lielākie procentuāli uzlabojumi ir tiešām šo pat pēdējo gadu laikā, kas ir labs rādītājs. Ka lietas tomēr iet uz priekšu, bet neatkarīgi no tā, kā tas izskatās no malas vai ko citi domā, es sevi neesmu norakstījis. Tad ir redzi traucēta un kājas lūzums. Lūzumi brīnumainā kārtā vispār nebija nekādi, kaut arī es to nepieminēju, bet ieķeroties augstsprieguma vados, dokumentālais materiāls liecina, ka es vēl nokritu. Sanāk no 4-stāvīgas mājas augstuma. Nu, kamēr tie visi tur lietas dega, sadega un es nokritu. Un lūzuma nebija vispār, tā kā bojājums ir centrālā nervu sistēma augstsprieguma ietekmē, kas uz papīra tā ir 100% nāve. Jā, tas ir tas brīnums, par ko es teicu, ka tehniskie cilvēki, fiziķi, viņi tā kā netic, ka tas nav iespējams, tā nevajadzētu būt. Redze, tā ļoti bija pilnīgs aklums. Pamazām, ļoti pamazām, un tad bija tā doma, ok, šorīt nav, rīt būs. Tad nākamā rītā pamosties, ok, šorīt nav, nu rīt būs. Un ar tādu attieksmi arī dzīvoju, un pamazām perifērijā tie lauki parādījās, bet centrālais miglenais necaurredzamais loks tā kā joprojām ir. Tāpēc, jā, tā ir patiesībā tāda lielākā sāpe, kas no malas varbūt bieži vien tā kā nav redzama, bet jā, nu, es ticu, ka pie tā arī var strādāt. Bet uzlabojas redzamība. Pēdējā laikā īsti nē, tas bija vairāk tīri. Ja mēs par redzi runājam, tad tas bija konkrēti, jā, uzlabojumi lielākie bija pirmie mēneši, nu, pusgads kaut kāds varbūt. Labi, paldies. Mēs noteikti vēl atgriezīsimies pie tevis. Tagad dodam vārdu. Paldies. Mani Andris uzrunāja un teica, ka būs jārunā par brīnumiem. Es domāju, kādi brīnumi. Sieva saka, tavos iedos kādi brīnumi. Jā. Es sāku padomāju, nu, ko lai saka. Kas man pirmās asociācijas ar brīnumiem, tās bija manā agrāk bērnībā. Mans tētis bija apslims, es arī biju slims. Viņš man lasīja brīnumu pasakas, latviešu tādas pasakas. Brīnumiem. Un tad radās fantāzijas, jā, un centies iedzīvoties. Pēc tam, kad jau pats sāku tekoši lasīt, tad pats interesējos gan fantastiskā literatūra, nu, viss kaut kas. Tanī laikā īpaši ar brīnumiem pat cīnījās ar cilvēku domāšanu par brīnumiem. Jo, kā saka, tie, kas par horoskopiem runā, saka, kādā tu horoskopa zīmē esi dzimis. Es varu pateikt Hruščova zīmē. Jo tas bija tas laiks, 58. gads. Protams, bija ļoti, ļoti apkaroja gan reliģiju, gan visu pārējo, kas ir saistīts ar nemateriālām lietām. Atceros, kā mēs ar ģimeni stāvējām savas mājas pagalmā, Dukstigalā, un redzējām, kā nojauc baznīcu Dukstigalā. Ar iestieptām trosēm, gāza torņos, redzēju savu vecāku acīs skumjas prādzību. Nu, tālāk, protams, skola.
skolā arī pasniedzēji teica, runāja. Kādi jums te brīnumi, kas tad par Dievu, jā? Vecmāmā man saka, nu kā tu Dievu nebīsties, ko tu tagad skraidi te? Es saku, ai, baba, ko tu runāji? Nu, muļķis ir. Dīvanā. Nu, ar tādu pārliecību es dzīvoju, jā. Ilgi. Diezgan ilgi. Bija dienas padomju armijā. 2 gadi. Nu, tur dažreiz arī nekāds brīnums, ka es esmu dzīvs. Ir bijuši brīži. Un tā es laimīgi nodzīvoju līdz 2000. gadam. Un te man arī jāsaka, kā kolēģim Vincentam, arī viss sanācām nelaimes gadījumā. Mēs braucām ar ātrās palīdzības mašīnu, abi ar sievu strādājām un iekļuvām avārijā, kur izraisīja kāds šoferis, kurš vienkārši neievēroja ārkārtā visus noteikumus. Un tad iznāca mums kolināt. Attiecos tad, kad mani arī atdzīvināt mēģināja. Nedēļa špricēja man vēnā sievu. Es gulēju blakus mašīnai, mašīna gulēju blakus mammas sāniem. Ja būtu vēl viens kulenis, ne, tad būtu apakšā. Jā, nu, nav pārāk viegli runāt par tādām lietām un vispār to stāstīt. Nu, bet bija. Tas tādā laikā ne mobīlo telefonu vēl nebija nekā. Bijām 2 dažādās slimnīcās, es biju smagāk cietis un jāsūta uz Rīgu. Uz Stradviņām. Tā. Pēc gada nācās atrādīties ķirurgam. Viņš paskatījās, ko tu staigā, tas ir brīnums. Nu, lūk, brīnums. Jā. Pagāja kāds laiks, nu, strādāt iepriekšējā profesijā es vairāk nevarēju. Pildīt tos pienākumus, ko darīju. Izmantoju iespējas mācīties. Un pēc kāda laika, pēc 2,5 gadiem, tajā pašā organizācijā, atrādā palīdzībā, tad es jau sāku strādāt administratīvā darbu. Un tā, tas dzīves posms līdz un pēc 2 dažādi posmi. Vēl jāsaka to, ka pēc pāris gadiem pēc visiem šiem notikumiem mums vēl piedzima meitiņa. Maniem abiem dēliem jau pūsas bārdas auga un tad piedzima vēl meitiņa. Tālūk. Tagad tuvojas tas brīnuma laiks, saucamies brīnuma laiks. Es to saucu par adventi. Citi to sauc dažādi. Tagad drīz sāks pa ielām skraidīt vecīši ar bārdām. Nesāt dāvanas visiem. Bet, nu, ja es tik daudz esmu izstāstījis par sevi, ko es parasti, nu, man nepatīk to darīt. Nu, tad man jāatzīstas vēl vienā lietā. Es neticu Ziemassvētku vecīti. Tur kaut kas nav tā. Man liekas, kāds cits pērk tās dāvanas. Galvenais tas Ziemassvētku vecītis cits tev. Jā.
Jā, nu, tā kā īsumā man tas būtu arī viss. Paldies! Jautājumi, komentāri. Kurā brīdī nāca tā pārliecība, ka tā nav mainticība, bet ka tur kaut kas ir? Kurā brīdī? Nu, tas nenāca tā uzreiz vienā momentā. Tas nāca. Man ir bijis gadījies tā, ka, jā, to es neizstāstīju tā īsumā pastāstīšu. Man jāpasaka, mums jau arī jāpateicas Prikuļu ģimenei, ar kuru mēs bijām pazīstami ļoti sen jau. Un viņi noorganizēja, tad, kad mēs gulējām slimnīcā, viņi noorganizēja misijas baznīcās, franču draugi noorganizēja misiju Parīzē. Tas bija vispār diezgan skeptisks, kā jau teicu. Cilvēks, audzis tādā vidē, kur pārāk daudz nerunā par tā. Vecmāmiņa, jā, viņa tur gāja baznīcā. Vecāki nedrīkstēja iet baznīcā. Vienreiz mamma aizgāja uz baznīcu, viņu ieraudzīja direktors. Kā jūs izglītotas sieviete, ko jūs te darat baznīcā? Tas viss nāca ar laiku. Un tagad, kad es to pāršķīru, tagad pirms šīs diskusijas, to laiku atpakaļ, un tad es sapratu, jā, kad es sākumā teicu, ka tas ir, ja man jautāja, vai tas ir Dieva brīnums, es atbildēju, tas satiksmes negadījumi. Un pēc tam es sapratu, nē, tomēr tas laikam brīnums. Es zinu, ka tu jaunībā arī sacensībās brauci. Visādi ir bijis. Jā, visādi ir bijis, bet jā, es kādreiz sacensībās braucu ar smagajām mašīnām, toreiz bija, tagad tur tie bagi, jā, bet agrāk bija pārbūvētas smagajās mašīnas, kur braucām krosā brauciņā. Tur arī ir bijuši ļoti daudz tādu momentu, bet tur es vienmēr, lai kas notika, arī avārijas ir bijušas, bet tur es tiku, kā saka, ar veselu vāru no šiem šādiem notikumiem. Es pājautāju. Paldies. Tad dosim vārdu mūsu pēdējai runātājai. Jā. Okay. Es jau, gribēju teikt, iepazīstīs mani sauc Staņislavs Prikulis, arī varbūt esam radinīki ar Robertu, jā, un es varbūt teidu, lai pārietu gludi arī pie manis, es gribēju teikt, ka ir tāds teiciens, ka tāpat kā karā, tāpat arī nav neticīgu, kad jau nosok lidot lodes apkārt un tā tālāk. Un tāpat arī es varu teikt, ka patiesībā nevienam šoferam nav neticīga šofera, jo man arī bijis ir uz dzīvī tādi, var sakot, nav izskaidrot. To brauc, tāda epizode bija braucot. Es, kad biju Baltinavā, kalpoju Baltinavas draudzē, tur nokamo draudze ir Rekava, Škilbāna draudze. Un es braucu no reita, kā zīma, nāceros, ka tīši bija mēnesis, varbūt arī adventa laiks tīši bija starp citu. Un kā jau parasti no reita brauc, 9 tur ir mise,
Gribīs drusku teikt, ka parasti kaut kas aizkavējīs un gribi paspiet laikā, un tīši bija putra uz ceļa. Bija tērēts snīgs, ka visot guļ ceļu tērētoji. Tad es atceros, es arī braucu un izbraucot no Baltinovas, tur tāds leikums, un es tai grīžu stūri. Un jau domāju, nu jau pītīkami esmu pagrīzi, nu vēl drusku. Un pagrīžu vēl drusku. Un jūtu, ka jau sok mašīna sāk staigot pa ceļu. Es tikai domāju, nu mani mocēja vīgli šoferim ir priekšā pīdziņa, tad jūs pīši inkoši gāzi grīdā, jā. Un es it kā mēģināju spīst, bet tik un tā nekas daudz labāk napalīk. Un es atceros, ka bija tai uz vīnu sonu, es tai goju, tad uz otru sonu, tad uz trešo, tad atpakaļ, un tad jau bija jau no ceļa sanāk, jau bija jobrauc nūst, un es tikai arī gāzi grīdā spiežu, nu kā pēc notiekuma. Un arī tai smuki no ceļa nobrauču, un mašina turpināja braukt, saproti, un tad uz to lauka es apzagrīžos un atbraucu, vēros, ka tur nevar izbraukt. Nu, taisu riņķi, braucu jau augšā uz ceļa, un drusku pa strauji soku braukt augšā, ībuksēja mašīna. Ko dariet, tev leņ jau mise soksīs. Brauc garām, puiši apzastojas, varbūt vajag paļeidzēt, laikam rūpešsargi, jā. Saku, nu jā, puiši, pastumat mani atpakaļ, es drusku uzbrauču. Pastumi atpakaļ, es ar lielāku leikumu izbrauču un aizbrauču uz baznīcu, viss kārtībā. Bet nākamajā dīnā, kad es braucu pazaviertīs to vītu, un tur tīšām bija priekšā tāds resns kūks, un tur, kur es brauču, tur bija starp tādiem krūmu puderī, un burtiski no vienas puses tur varbūt 5 centimetri, no otras puses vēl. Es tā izbrauču un tikai aizlīdz spūguļeiti, un mašinai vispār nebija nevainas. Tikai, kad aizbrauču līt degvīlu, pēc tam dīzeli, es nevarēju īlīt īkšā. Es atbrauču, samaksoju, jau leju, naļējās īkšā, un pa kripatiņa īlēju, bet izrādīs, ka bija vocīšam tos mašinas, kad viņš aizver cīt bāku, nu, lai neiztak degvīla, lai nesokas kaut kāds ugunsgrāks. Vienkārši no trīcīņa, laikam, viņa bija aizvierusies cīt, un tad mēs dabojam vaļī. Nu, un te mašina vēl tagad dzeiva un braukoja. Un tikko izgojam tehnisko viņa vēl uz kojumu. Tur ir tā, ka vienkārši nav iespējams, jo tur es pilnīgi piekrītu, ka tur burtiski ir tos sekundes, tur simtdaļas, un tagad es nerunāšu vēl par dzīvniekiem uz ceļa, cik daudz. Vienkārši es saku, ja mēs būtu gūdīgi vienkārši pret sevi un pret visu, kas ir ap mums, tad ir vienkārši jāatzīst fakti. Un tas breinums ir, var teikt, lielāks fakts nekai cits porējais, jā, tas ir tāda skaidra līta. Nemaz nerunājot, un šeit varbūt jau gribu porīt uz to otru daļu, jo es redzu, ka laiks iet uz priekšu, kuru gribēju, kam veltiet, gribēju vairāk uzmanības vispār, kā patīsībā šeit pasaulē ir breinums. Vispār tas, ka mēs eksistējam, jo zinotņīgi ir izpētījuši, ja zemes lode būtu kripatiņu tivok saulei, ja atceros tos, tad viss būtu izdedzis uz zemes. Nevarētu pastāvēt dzīvība. Ja būtu kripatiņu toļok no saules, tad viss būtu sasalis, būtu vienkārši lada gobols vīns. Mēs esam tīši, tur, kur ir vienīgo izspēle, lai pastāvētu. Un nemaz nerunājot tiešām par cilvēka visu ģenētisko informāciju un kas tik ir. Un dzīvnieku, jā, un ka viss darbojās, un viss darbojās nevis atsevišķi pats par sevi, bet viss darbojās kopā, viens otru papildinoja, un tas ir tik unikāli. Un tas ir tas breinumu skatījums, ir tāds teicīns, ka tī cilvēki, kas patīšām redz breinumu, viņi redz visapliek breinumu, jā. Un tī, kas neredz, negrib redzēt varbūt, tad viņiem pat, ja notiks breinums viņu acu priekšā, viņi teiks, tā sagadījās vienkārši.
Un tā arī daži saka, bet es domāju, tīri reāli, fakti runāja pavisam par kaut ko citu. Tieši fakti pieroda, kad ir breinumi un noteikti. Un šeit es gribētu parunāt arī varbūt par kādu pozitīvu breinumu arī, jo zināt, ka ir arī taidi noteikti pasaulī, tas, kā es sacīju, tas, ka pasaule pastāv, tas ir pozitīvs breinums, bet par vienu pozitīvu breinumu, kas saistās ar Riezekni, ar Riezeknes Zīmeļu rajonu. Kā jūs zināt, Zīmeļu rajons, tas ir tāds tīri padomju laika attīstības projekts, jau bija Latvijas laikā, un tī kara periodi visi tragiskos lapuses, ar ko saistās, bet es konkrēti gribu pastāstīt par to manu līdzību, ka es pats esmu Zīmeļu rajona, kā es saku, saistīts ar Zīmeļu rajonu, jo būdams Riezeknī goju uz 5. skolu, bērnībā līdz 9. klasē. Un tad es atceros, ka mēs tur skraidījām pa ap skolu, un tur bija tāda būvbedre, kur atcerādās pāļi sadzeiti, un bija jūdiņš, un zīmā varēja tur skraidiet. Un tā man atmiņā ir tas tāds moments, ka jau bērniem gribīs kaut kur skraidiet. Un tad vēlāk, protams, goja godi, un es jau vēlāk mocījos Reigas Katoļu gimnāzijā un garīgajā seminārā. Un tad arī kolpoju vairākos draudzēs, Leivonu draudzē, pat arī Bolvu draudzē 5 godi, un vēlāk Baltinavā un Škilbāni un Tilža tos draudzes. Un tad pa to laiku notika skaistas lītas, un pamazām mēs dzirdējām, ka tūp jauna baznīca tīši Zīmeļu rajonā. Tas tiešām ir tāds breinums, ko es gribētu sacīt, ka reāli ir daudzas lītas, kas notika, lai tai baznīca varētu būt. Un pirmkārt jau te viesture, kad Zīmeļu rajons, kā es saku, ir celts uz cilvēku kaulim, jo tur ir bijusi te nometnē, gan jau sākumā, kad brauc iekšā karantīnas nometnē, tiem, kas brauc iekšā Breivajā Latvijā, kas atsagrīzās, repatriējās, un pēc tam arī nacistu okupācijas laikā bija padomju kara gūstekņu nometne, vēlāk arī padomju okupācijas laikā bija jau vocu gūstekņi, tur atcerodās, un tad arī sakarā ar to, tad tas projekts, tātad, kas bija paredzēts, kā es teicu, bija būvbedre, jo tur bija paredzēts celt 9. moju, kas tagad ir 3 ir, un 4. bija paredzēta. Un arī tīši aptrilka tie celtniecība ar to, ka tika atrasti tī kauli cilvēku. Un cik es saprotu, tie viesture ir tāda. Un tad vienkārši tie vīta palika breiva. Un tad goja godi, un redz atkal tāda līta, ka jāsaka paldies Dīvam, paldies veiskupam mūsu, kurš arī rūpējās un varbūt redzēja vīziju tieši Zīmeļu rajonam, ka cik labi ir, ka būtu kāds atskaites punkts garīgais cilvēkiem tīņok. Un tad arī te bija te providence, ka tieši te bija te vīta, kur baznīca tagad ir. Un tad arī, arī Dievs mani deva tādu kolpojumu tieši tamā Zīmeļu rajonā baznīcā. Un, protams, es ļoti priecīgs, un arī no otras puses ļoti liela atbildība, skaista. Un tad arī tikai pamazām varbūt atcerūdotīs baznīcā un svinot mises, arī es soku saskatiet vairākas tādas lītas, kuras tīši saistās ar baznīcu, arī ar to, kā mēs dzīvojam, varbūt draudzes dzīvi, un kā pamazām ar tādu jūtību mēs varam ieraudzīt daudzus tādus breinumus, kas notiek mūsu acu priekšā. Kā es jau minēju, tas vien, ka pastāv baznīca man rodīs Zīmeļu rajonu saistītam cilvēkam, kurš mācījās skolā, tas ir tāds breinums. Viņa nebija baznīcas, tas bija padomju projekts, un viņš tagad ir. Bet vēlāk arī skatoties tīši par to baznīcas interjeru, un tur daudzi tādi stosti, kas viens no tiem stostiem, kas saistās ar baznīcas sūlim, un arī
cilvēki, kad uzceļ baznīcu, protams, sūli nav, ir tikai krāsli, nu ne tādi pufiņi, kā šeit, bet tādi tikai krāsli, kaut kas līdzīgs, jā. Klasiskī krāsli, sanasti arī paļdis veiskupam, kurš rūpējās par to, lai viss būtu, un cilvēki tikai, protams, nevar nozamestīs ceļos, nevar daudz ko, nav arī tādas varbūt sakrāla izjūta, ka cilvēki pieraduši, un tad cilvēki saka, nu, cik jau būtu labi, ka būtu sūli. Es domāju, nu, tas nav reāli, jo tas viss tagad maksāja ļoti daudz tī, kuri zina. Un ar Covidu palika dārgāk vēl uz pusi, un ar karu tagad palika vēl uz pusi dārgāk. Un atrast meistarus un visu to norganizēt, tas tāds projekts, kaut kaut varbūt tas notiks nākotnē, un tad tikai es saku, nu būtu jau labi, gan jau Dievs pazarūpiesīs, un tāda doma bija, un tad man zvana prīsters Marijāņu tēvs Rinalds Stankievičs, viņš saka, uz Skaistkalni atvest ir krāsli baznīcas. Varbūt jūs interesētos. Es saku, tīšām, jā, tur Mediņam Jozuna, viņš tur organizēja. Es saku, labi, es braucu un nokamajā dīnā, burtiski atcēļu visus plānus, var teikt, un siedos mašinā braucu un aizbraucu, un tīšām viņi jau bija paimti vīni krāsli, jau bija citai baznīcai jaunai. Tagad es skatos divu veidos, un es redzu itī, laikam ir tī. Un tīšām viss kārtībā, tur goja laiks vienkārši, kad mēs atvedam, es kodēļ saku breinums, jā, mēs viņus, kad ielikam īkšā, viņi bija arī līdz centimetram pilnīgi derie, jo ja būtu pa daudz krāslu, tad vajadzētu kādiem torā, kaut kur viņu stumt molā, ja būtu pa mos, būtu jotaisa vēl klot, bet viņi ir tā ideāli, ka viņi būtu speciāli taisieti, ar ļoti ārti, ar visiem siedekļiem un ar visu. Tāds mūsu breinums. Un tad vēl, es gan redzu, ka tuvojas laiks beigām, bet es tad varbūt vēlāk paturpinošu tu nokamus breinumus, jo vēl kāds skaists breinums saistās ar to, ka jūs zināt, ka jauna baznīca mums neko nav, tur tikai bija tabernākuls, no kur atrūnās Kristus mīsa, un centrālajā altārī, tad ir tas altārs centrālais, uz kura mēs svinam misi, un tur, kur atrodas sakraments, un tad pašā centrā ir vienkārši parasts krists, protams, parasts tā teikt, bet ļoti skaists un svinīgs. Un tad mēs priecējamies, ka tik jauki, un bija tie ideja, ka, nu, vajadzētu pamazām kaut kā īkortot arī divnamu, lai cilvēkus uzrunotu vairāk tas interjers un būtu tāds, kurš mudināja lūgtīs, un tad ir tī man tas stosti, jo es redzu, ka laiks tuvojas noslēgumam, tad es varbūt paimšu to laiku kodreiz, kad varbūt dos atbildes par 3 tādiem stostiem ļoti interesantiem, varbūt es ieskicēšu, ka, nu jā, pateikšu, varbūt pirmkort, ka es biju domājis, ka mums ir baznīcas tituls, starp citu, Riezeknis Dīva žēlsirdības draudze. Un tad man bija ļoti skaidrs, ka vīnu, ko mēs gribētu, tas būtu šeit Dīva žēlsirdības bilde. Okay. Jā, es pabeigšu dūmu ļoti dreiži. Tas bija viens skaidro līta, un es zinoju, ka ir tāda skaista bilde, kas ir Lietuvā, oriģināls Viļņā, un mēs ar viņam sazinojamies, viņa mums atsūtīja, es došu varbūt aplieki, jūs varēsiet pazvērtīs. Un otro bilde, kur es biju domājis, te būtu Agleunas divmote, kad cik būtu, es domāju, skaisti, jo reti, kurā baznīcā ir šai Agleunas divmotes svātglenze. Bet tad notika tāda situācija, ka mums kaimiņu draudzes prāves sacīja, mums ir tāda skaista divmotes bilde, bet mēs nezinām, kur viņa likt, viņa ir drusku palela, varbūt jūs noderēs. Saku, nu labi, lai jau tai būtu, jo mums vēl nebija tā divmotes Agleunas bilde, ka man bija doma, tad mēs viņu ielikam, un te bija šai Guadelupes divmotes bilde, un es par to pastostīšu varbūt vēlāk, bet tagad es padūšu apliek, kas arī ar to ir vesels stosts interesants. Nu, un šeit trešo bilde es arī, nu, teikai mēs dosim apliek, un arī par to būs viens stosts,
Un jautājums varbūt, jā, varbūt jūs zināt, kas te ir par divmotas bildi, kas arī saistīsīs arī ar vīnu tādu skaistu breinumu stostu, par ko teikšu varbūt vēlāk, jo laiks ir beidzīs. Jā, paldies. Kurš bija iniciators? Baznīcas būvniecei vai Jā, tieši? tas ir ļoti labs jautājums. Es daudziem jautājumiem zinu atbildes, bet uz itu es varu teikt, ir te lielo atbilde, par ko es arī varbūt vēlāk runāšu, ka tas ir Dieva apredzība, jā, ka tam bija tā jābūt un daudzi tī faktori tīši tur un taidai baznīcai, bet ļoti konkrēti, protams, tas ir veiskups mūsu diecēzes Joņs Buļs, kurš tīši ar savu vīziju arī redzēja un rūpējās un uztraucās par to, lai būtu kaut kādā rajonā, kur nav, kur padomju te vide, būtu tomēr cilvēkiem kaut kāds atskaites punkts, kurš tīši uzrunotu viņus un varbūt mudinotu redzēt savaidok pasauli tīšām ar tādam varbūt breinumu skatīni novērtēt un prīcotīs par to vairāk, tā ka jām ir liela pateicība. Un, protams, visai Riezeknes Aglonas diecēzei, kas to visu realizē, to projektu, to lielāko stadiju. Man ir laikam tāds personīgāks jautājums par citu brēnumu. Vai tu vari pastostāt par aicinājumu, kurā brīdī pēdis? Nu jā, tas starp citu arī ir breinums, ka es jau minēju, ka mūsu dzīve ir pilna ar breinumiem, un tad arī mums aicinājums arī ar to saistās vairāk, ka jūs zinat, ka aicinājums tas nav tas, ka tu izavielījis Dievu vai prīsterības ceļu, kā tas munā konkrētajā gadījumā, bet ka Dievs pats aicināja mūsus un sauc, un tātad mūsu uzdevums ir atbildiet. Un tad, lai varētu sadzirdēt kādu balsu, kā mēs arī šodien siežam un klausamies, tad, kas ir vajadzīgs izaklausiet īstimā. Nu, un mums aicinājuma ceļš tīši ar to saisties, ka es vienkārši paļdis atkal munim vecākiem un Riezeknes Sopļu divmotas draudzei, kur mēs gojam, ka tīši esot Dievnamā, arī Dieva tuvumā, to arī var sadzirdēt, ko es saka. Man bija tā interesanti, ka es bērnībā gribēju kļūt par mākslinieku. Goju Riezeknes mākslas skolā, bērnu mākslas skolā un arī pabeidžu. Tātad to 8. klasē. Un tad arī vēlāk, protams, kad es minēju, jā, kad esot draudzē, kolpojot draudzē pie altora un izasaistoties, es arī sadzirdēju tādu ļoti skaidru Dieva balsu, varbūt nevis vienā mirklī, bet tas bija tāds kā process, apziņa, kā var teikt, pazemostīs, kaut kādas arī mīga, varbūt pamazām cilvēks sāk saprast, un kaut kādā mirklī tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir tas ceļš, kā es to jūtu, un paļdis arī, jā, toreizēm prāvestam Andrejs Strapučka, jā, kurš man arī teica, pamudināja arī dotīs uz Katoļu gimnāziju Reigā, kas man arī bija tāds skaists pūsmas tīši tamā garīgajā dzīvē. Jā, un poreiz jau ir, es saku, viesture un te ir te skaisto realitāte, kurā tagad Dievs man dod dzīvot. Un tāds jau kādus poras gadus vēlāks. Jā, es par mani 2 gadi. Jā, es varbūt varēju pateikt. Tas arī gimnāzijā. Jā. Jā, viņš pabeidz arī gimnāziju šeit. Jā, viņš ir. Jā, viņš pabeidza šeit, jo viņš bija Kalnezaru skolā uz kādu laiku katoļu pamatskolā, un tad aizgāja uz gimnāziju un pabeidza. Jā, tas arī interesanti, ka es arī gribēju, jā, varbūt ar to bija jāsaka, ka man ir 3 broļi un 3 mosas, jā, un es esmu, un viens no maniem broļiem arī, kurš par maniem 2 gadi jaunāks, arī ir prīsters un kalpoja tagad Vatikānā, Romā, diplomātiskajā
kolpojumā. Lūk, nu jā, un tad tas bija arī man un ir reāli tāds liela dovana garīgā ziņā, ka man jau vien, ka tev ir broļs, tas jau to ar viņu var daļiet tu ikdīnu un saprast savu dzīvi daudz dziļāk, daļiet pieredzi, bet ja kā prīsteram, arī prīsteris, katrs prīsteris man ir kā broļs, jo mēs kopā esam gojuši seminārā un pīdzējojam līdzīgu to garīgu pieredzi, tad tas vēl ir ļoti, ļoti liels atbalsts un svieteiba man. Tiešām breinums Dīva, kad varam arī kopā īt un arī atbalstiet viens otru un daļieties pieredzē, kas mums ir. Jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo es atceros, kad es braucu uz Reigu, uz katoļu gimnāziju, jo nebija vēl Riezeknī katoļu skolas toreiz. Un tad bija tā, ka nu, pašam arī nebija īsti skaidrības, cik tur nūpītni tas viss, bet te vieta kaut kur doma, vai arī daudziem bija toreiz, kad es teicu, ka tur jau tikai prīsteri un mūkenes mocos, jā, neviens normāls cilvēks nemocās. Bet realitāte bija te, ka te bija tāda pati skola, kā parasto, tikai tas, ka vairāk uzsvars uz ticības mocību, un, protams, katru reitu mums bija svāto mise, un tā toļok, un bija īspēja arī ticības mocību, toreiz arī padziļinot, varbūt apgūt, un vēlāk gan te ir taisnība, kad es jau vienu gadu tur nūzemocējos, tur bija sokumā dominikāņu tāvi, kas vadīja to skolu, un tad atnoca kāds prīsteris Solims Andris, kurš jau tika nodibinots mozejs seminārs, tai saucamais, kas ir šī pēdējā vidusskolas godi, kur 3 gadus, tad es gan mocījos katoļu gimnāzijā, gan bija tie dzīve mozeja seminārā, kur tev jau ir vēl vairāk, nu, tur daži tī, kas nu, mums bija, kaut kādi, nu, līdz 10 zāni, kuri jau domāja par prīsteriem, viņiem bija izpēja tur dzīvot un jau īpazīt jau dziļāk tīši tu, varbūt, aicinojuma ceļu, te var teikt, ar gan ikdienas lūkšanas, gan porējo saistībā ar semināru arī vairāk bija un tāda kūpīnas dzīve. Tas jau bija, jā, vēlāk nodibinojās, bet arī, nu, te arī diva apredzība, kad es saku, tikai godu es tur pazavuicējos, ka es saku, ar dzīvodams arī blakus pie cilvēkiem lobim, kas uzjēme Reigā, un vēlāk tad jau bija mozejs seminārs, tad jau bija vēl cīšoka te saikni garīgo izaugsme. Bet jau sanāk, jūs pēc tevitos pats zināt, ka jūs tā kā Jā. Jā, vēl agrāk, teiksim, tas notika, jo es 5. skolā līdz 9. mocījos, jau sanāk uz 9. jau goju tajos katoļu gimnāziju, zinodams, ka tas ir aicinājums, ka tas kaut kur bija šeit, kaut kur 7. 8. klase, kad es te sapratu skaidri. Jā, tieši tā, kad es jau biju izastojis seminārā, tad arī, protams, tad arī viņš apmeklēja mani un redzēja varbūt arī semināra dzīvi. Tas viņam arī bija varbūt papildus tāds stimuls un arī caur to varbūt viņš varēja redzēt skaidrāk to, ka arī viņš jūt aicinājumu un grib arī īt šo kalpojumu ceļu. Jā, paldies. Varbūt kādu no jums ir kāds brīnums pastāstīt?
kaut kur varbūt pazaudējam līderi. Tas ir izsvērts, ka priekšā ieaudzis to. Vēra reicietis bija pareizes pistūris, un pēc sadursmi mūtečā, bet ir pēc tam tāds ieturis, kad ir man priekšā stiklis lūkotors, un mēs esam uzbraukuši trešajā domā, pēc divi, kad abi ir viens cilvēks mašīnas, no 15 nokrājā. Un tā ir mašīnas, bet mums tā kā nav, jūs nejūt garas, sups, noju. Jā, būtu. Mašīnu priekšā ir priekšos stikla, ka tas veidojums ir tāds, ka es tur sabies gabalīgus, un es nav tāds, tā ir traumējuši, jo pilna mašīnā ir stikliem, bet poši nav skambiņas, nav nekas sasists, tur ir vispārējums, tas sportiem nav. Jā, un varētu arī tāds saņas mans porzidaļās pori, un tad arī ceļa molā, es napalīju uz ceļa, lai tā ir problēma. Citiem brauc. Dienestim, ziņot par situāciju, ir tāds jānis. Es viņai ar mašīnu braucam, slavējām. Apduguši atklāju savu pavarēs situāciju. Jā, mēs policija atbrauc, kamēr mēs būtām pīļoši visu mašīnu. Tāds, pēc to darētu. Es pārēs, jā. Man tā ir milzīgs mašīna. Sportībā viņai no šoferu visā stiklis visi sportībā var redzēt, tikai pusē ir. Ļoti normāli. 40 minūtes, un žādās. Tad mums tam arī tā kā nazvaļie, ka mēs pie visi brauksim, jo šeit tad arī tu stundi, vairāk tu sazakrausies. Нам заложено стацию и добавить. Нет, ладно, но сами. 15 лет стали вексироваться, да, ну, смотрим, arī man te bija tā kā nostipēt tagad, bet nu tā kā nav arī es braucu cauri, man te bija ko tā kā spūļi, nu jā, sniegus rozā. Smagadēju ideja, bet nu tā teikt, nu tikai tā, ka labākais es varēju grūti. Pēdīšu otru mašanu izturētu, uzturētu. Un arī tā kā mūsu tā regulāri Volvē, jo Porcelāna var drusku bija gīnīts tikai stiklu stupru, nu, neapmēr, lūtus, bet vispār ir tā kā, mašinai, Mēs varam uzsakot būt, un tad arī ļoti daudz brīnums.
Un es kā sievietē uzskatu par ļoti lielu brīnumu iespēju dzemdēt un radīt dzīvību. Un man pašai ir bērniņš, fantastisks dēliņš vārdā Gustaviņš, lai man nedaudz redz. Un viņš ļoti bieži runā tā, ka man liekas, ka ar viņu runā kāds cits no augšas. Un kad viņš bija mazāks, viņam bija laikam 4 vai 5 gadi, un es viņu balvoju. Un viņš man saka, un es viņam saku, Gustav, paldies, ka tu esi izvēlējies mani, ka es esmu tava mamma, tu esi mans lielākais pasaules brīnums. Un viņš man tā saka, tu, kad biji maziņa, tāda, es tevi arī auklēju tā, un mēs bijām sarkanā mājā. Nu, un viņš ļoti bieži man ik pa laikam tādas sprāda. Es pieņemsim, jā, es to visu uztveru vispār kā brīnumu. Nu, es ticu Ziemassvētku vecītiem, starp citu. Jā, es ticu zobu vējām un tā. Un es cenšos arī savām dēlam tādā to brīnumu radīt. Un, nu, es kā dzemdēt un dzīvību bērniem. Tas man arī tas liekas tāds fantastisks brīnums, ko mēs sievietes varam piedzīvot. Un dot Dieviņš piedzīvot to katrai, kura tiešām to vēlas. Man sajūt par to brīnumu. Paldies. Jā, starp citu par Ziemassvētku vecīti, kad reāli viņš ir, tas ir, mums varbūt pieredamies teikt Dzied Maros, ar to, kas saistās ar to padomi laiku tradīciju, bet reāli tas ir svātī Santa Klaus, kas ir svātais Nikolais, kurš bija veiskups, todēļ viņam teica apurēt, todēļ viņam ir kūks tas rūkā, kā veiskupa zīzlis. Un viņš vienkārši darīja to, ka viņš pa naktī goja pa īlam un zinoja, kur nabadzīga ģimene, un viņš vienkārši lika, un kā parasti jau tu kaļtēji kurpes vai kā zekes, drābes izkvortas kaļtēšanā, un viņš tur lika kaut kādu naudeņu tīm, kuriem visvairāk vajadzēja, tī, kuri bija nabadzīgi, vienkārši, lai palīdzētu tai anonīmā veidā. Un tad todēļ arī mēs varam filmās redzēt, ka ir tās zekes stovu, kur salīk visādas lītas iekšā. Vienkārši tas ir katoļu veiskups, kura relikvijas arī atrodas Bari pilsētā, tātad mirstīgās atliekas, jā, un arī Venecijā svāto San Nicolo di Lido, ir tāda sala gara, un tur varēja aizbraukt pazalūgtīs pie viņa kapa, var teikt, ka tas tāda reāli personāžs, reāli kurš bija, un mēs zinām, ka svātī viņi nekur napazūd tādā ziņā, ka viņi ir kopā ar mums un ar baznīcu, viņi par mums rūpējās un pordzēvoja arī par to, lai viss būtu labi teika, un viņš ir tāds, kurš tīši nabadzīgu cilvēku aizbildnis, jā, un viņu var redzēt arī Venecijā, ļoti skaista vīna baznīca ir tīši, kur tiem nabadzīgākajā rajonā, tiem tīši, kuri zvejnīki, un viņam parasti rokā tādas 3 bumbas zelta, un varbūt bērniņi blakus tādi, kā spēlējās, kuri viņš tikai palīdzēja visu savas dzīves laikā. Jā. Jā, tas ir fakts, tīri fakti. Jā. Bagātiem izlaikam dūt tī, kas, kā es saku, nav tāda bogota cilvēka pasaulī, kuram neko nevajadzētu. Un tīm bogotajiem, laikam, visvairāk vajag tu garīgu bogotību, jā. Jo viņi ilgojās pēc garīgo, bet mēģināja aizpildīt tu tukšumu ar naudu. Un viņi jūt, ka kaut ko man pietrūkst. Un, ja, lai cik bogot cilvēks, tī, kas it kā bogot, jā, viņš domāja, kaut kāda man sajūta, ka man vēl kaut ko pietrūks, un laikam vajag vairāk naudas, un tad viņš atkal skrīn. Bet tī, kas ir, tādi īsti atvārti, mēs redzam, viņš dzīvoja vienkāršā mojā, tur viens Amerikā ir, kurš bogotnieks, viņam tur miljardi, viņš dzīvoja parastā mojā, brauc ar parastu mašīnu, viņš saka, dēļ kam man liela moja, viņu vajag tēriet, tur tev problēmas. Mašīnā, kas aizbraukt no punkta A uz punktu B, ko tev vajag, siestīs un brauc. Un viņš arī, viņi tī, kas eistīja bogotnīki, viņi novēlēja to montu arī cilvēkiem, kam vajag. Un tā pieņemsim arī bija, ka visas baznīcas jau uzceļa bogotī cilvēki, Aglūnas svētvītā un
un citi divnami, ka viņi bija tī, kas deva arī zemi, uzturi palīdzēja. Un tur es gribu sacīt, ka tie bogoteiba nav nemaz tik viegla līta, ar viņu joprūt reikotīs, jo ļoti daudzi vienkārši naprūt. Un tad tas ir, ka ar mašinu braukt lielā otrumā. Ja tu prūti to vadiet, nu tad viss ir labi, tu ļoti dreiži nokļūsi gala mērķī. Bet ja tu naprūti vadiet pat lāni, tev vidūs otru mašinu, nu tad gaidi nalaimi. Nu, vat tāda ir tie līta. Jo būt gotavam un pateicīgam Dīvam par to, kas man ir. Un Dievs dūs arī to, kas būs vajadzīgs. Viņi runāju par to, ka es īmīju to pajūkam. Jā. Protams. Protams. Es gribēju drusku paturpināt tā drusku domu. Jo man liekas, ka tie svētki mums ir tik komercializēti. Nu jā, tas ir fakts. Jā. Varbūt tie bērni nav dzirdējuši par Svēto Nikolu. Nav dzirdējuši tie poši, kas bordi spīlīgi ar maisu stāvē. Jā. Nu, tas ir, es piekrītu, bet tas ir jebkurā gadījumā, es saku, ka vīgļok ir arī vecākiem vīgļok tur nopirkt dovaniņu, un lai bērniņš vēl līdot planšetīt, viņš sieši stivreitī, un tu dari savu, it kā, ka tu esi labs vecāks. Un bērni arī, viņi jau to redzēja, ka es skolā aizgoju parunot ar bērniņiem, jau tādi mozī. Es saku, nu, ko tu gribētu dzīvē, nu, par ko tu sapņoji? Viņš saka, BMW mašīnu un iPhone, 2 lietas. Nu, viņš redz uz īles, brauc ar BMW, rūkā iPhones, nu, un te domāju, nu, tai laikam ir tie laimi, nu, kas ir, pēc kuras vajag tīktīs, jā, bet, nu, tiem, kam ir BMW, varbūt, un iPhones, viņi varbūt zina, nu, ka tas, nu, īsti nātrisinoja, viņi nav vislaimīgākie cilvēki pasaulī, varbūt uz pirmo dīnu, jā, ar BMW vēl vairāk, tur, nu, viņš varbūt livst, tev ir jolaboja, un milzīga nauda aiziet, un, jā, tas mirklis varbūt jau rodās, o tagad es būšu laimīgs, nu, bet realitāte jau ir drusku savaidoka. Nu, un tu agrāk vai vēlāk cilvēks to saprot, bet tam ir milzīgs spēks, ietekme, kas varbūt, ja cilvēks nav atvērts garīgajam, tad viņš bieži vien viņam te vilšanās noteikti reizi pēc reizes dzīvīgi. Jā, starpcitu man tavs Nikolais, jā, arī. Jā, tīšām, un mozbārnu arī daudz, jā, arī. Jā, 13 vai josaskaita, jā, daudz mozbārnu arī jau. Visiem, jā, viņš jau, nu, tagad jaunākajiem vai grūtāk, jo tie jaunākie vordi tādi nav pīrasti. Bet, nu, tī klasiski, jā, klasiski ir. Vēl kāds brīnums stāsts? Varbūt tādi jautājumi mūsu runātājiem vai viens otram. Silvis man jautājums par, nu, kaip dzēdīt tevs, nu, kurā brīdī, rakstīts, kurā brīdī Dūma, ka jūs tikai pār pīraksti, kaut kas ir. Laikam ļoti banāls un neoriģināls tas stāsts ir, bet reāli kaut kādas meiteņu problēmas un tādas lietas bija tas, kas reāli lika to pirmo pierakstīt, bet, protams, ka tās sajūtas jau kaut kādā ziņā bija krājušās, nu, gadu garumā, un tas bija tikai tas veids, kas to aizsāka, bet, protams, tas to kamolīti pēc tam ļoti ātri cīnā tālāk, un tas viss, kas bija krājies, tas pēc tam arī nāca ārā. Tas bija 23. gada vasara, tā kā nav nemaz tik ilgs laiks pagājis, bet kaut kā ik pa laikam kaut kas sakarīgs atnāk, un tagad patiesībā mēs arī jaunajā gadā mēģināsim to pirmo dzējoļu krājumu arī reāli jau taustāmā veidā bīdīt uz priekšu, tā kā manuskripts kā tāds principā jau ir gatavs, un
ideālā gadījumā nākamā gada laikā varēs jau to turēt rokās. Provokatīvs jautājums, bet ja tu domā, ka nebūtu to negadījumā beigt, vai tu to būtu jānosēc rūp, vai tas Grūti teikt, principā jau kaut kādā ziņā es pat varu teikt, ka es jau esmu publicēts dzejnieks. Mēs 4. klasi, kad pabeidzām, mums skolotāja publicēja mūsu dzejoļus krājumā, tāpēc man plauktā stāv grāmata, kur mani dzejoļi reāli ir. Tāpēc kaut kāda tur jau vēsture ir meklējama. Bet man vienmēr ir tā radošā puse kaut ko piesaistījusi. Varbūt, ka kādreiz arī kaut ko sanāktu pierakstīt, bet visticamāk jau, ka tas nekur īpaši tālāk neaiziet. Jā. Jo rakstīt jau var visu ko, bet tā kā es visticamāk, pat ja arī būtu rakstījis, es kaut kur tālāk to nelaistu, bet te kaut kā tas aizgāja, ka tu parādi kādam, tad pasaka, ka ir diezgan ok, un tad kaut kā tas aizgāja tālāk. Vai esi kādreiz sapņojis, domājis, kas būtu, ja būtu, un kas tu būtu šobrīd, ja tas viss nebūtu noticis? Ko tu būtu? Līdz kam tu būtu izaudzis? Neteiksim, ka katru dienu par to domāju, bet, protams, ka tādas domas ir bijušas un joprojām arī uznāk ik pa brīdim un sanāk padzīvot kaut kādās alternatīvajās realitātēs, kā tur tas viss būtu izvērties. Bet, kā jūs teicu, jā, man pirms tam bija tā visa dzīve izplānota, kā gribas būt, kur gribas būt, par ko būt, ar ko būt. Bet laikam viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, un es dažreiz domāju, ka varbūt es tajā brīdī neapzinājos īsti, uz ko es eju, jo ļoti daudz aizēju tieši uz to akadēmiju, jau atlases posmā pabirst nost, jo saprotu, ka tas nav tik rožaini, kā tas varbūt ir licies, un ka tas nav tas īstais aicinājums. Tajā brīdī toreiz pa mežiem dzīvojot un ejot cauri tur nosacītām grūtībām, tas likās ļoti forši, bet tā reāla atbildība, kas pēc tam sagaida, godīgi sakot, es baigi nezinu, vai es gribētu ar tādu sajūtu dzīvot, tāpēc es esmu sapratis, ka šajā visā tas nenotika vienkārši tāpēc, vienkārši kaut kāpēc tam visam ir noteikti kaut kāds iemesls, un ja tas notika un es paliku dzīvs, tad kaut kāds iemesls tur bija, un mana vieta tad acīm redzot nebija tur. Izplatne vēl laiks. Arī ir domāts par to. Kaut kāda stulba sajūta pat saka, ka vajadzētu to izdarīt. Visticamāk tandēmā, protams, tagad. Bet no otras puses, kaut arī es pat to neatceros, tehniski es to jau esmu izdarījis, tā kā priekš kam man tad vēlreiz. To jau citādākos veidos var izdarīt, man liekas, bet kas to lai zina, dzīve vēl gara, visu, ko var paspēt izdarīt. Jautājums, tu līdz negadījumam ticēji Dievam? Vai mainījās tas attieksme pēc? Jo jaunieši ir tā, ka daudz neticam, nav tāda Dieva. Es nekā tavā gadījumā līdz negadījumam. Tur ir laikam svarīgi saprast, ko kuram nozīmē Dievs, jo katrs mēs, kad mēs pasakām, mēs ticam Dievam vai mēs neticam Dievam, mēs noteikti to saprotam mazliet citādāk, un varbūt tik tāpēc ļoti daudz jaunieši netic Dievam, ka varbūt tas ir tas banālais koncepts, ka tas ir vīriņš uz mākoņa malas ar spieķīti, pelēkās drēbēs ar garu bārdu. Tādam Dievam es arī neticu, bet es ticu Dieva konceptam kā tādam. Man liekas muļķīgi domāt, ka tā kā šis viss, kas mums ir apkārt, ka cilvēks nav tā kā to radījis, tā kā tur jau tā kā, tas vien pasaka to, ka ir kaut kāds augstāks spēks. Un es pat pamazām noeju līdz tādai ticībai, ka tas Dievs ir īstenībā
katrā mūsu pašā, ka mēs reāli katrs varam būt tas Dievs pats sev. Tas varbūt egoistiski drusku izklausās, bet es ticu, jā, tam dievišķiem spēkam, ka tas ir katrā no mūsos, ka tas ir, par ko es jau iepriekš runāju, tas spēja radīt brīnumus un vispār radīt kaut kādas lietas, ka tas ir tas Dievs un ka tas ir katrā. Tādā izpratnē, jā, es ticu Dievam, un pirms tam es varbūt tādos konceptos nebiju iegājis, un es gāju arī uz baznīcu, jā, un līdz kaut kādam noteiktam vecumam, protams, vecmama ļoti piestrādāja pie tām lietām un mēģināja to tā kā iesēdināt, un tam visam procesam sanāca iziet cauri, es tur neko sliktu tā kā neredzu, tur ļoti labs tas viss koncepts ir, bet tas iesaiņojums reizēm varbūt mazliet tieši to jauniešu, piemēram, neticību arī pabojā. Jā, es tikai gribēju arī papildinot saistībā ar to, ka tu sacīji, ka ticēt Dievam, kas ir tevī, jo tas ir, par ko kristēgo arī runājot par svētiem rakstiem, arī par ko runāju, ka mēs esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības. Un plus vēl pie to visa īti, tas jau vien ir pamats, jā, mūsu eksistencijai, ka mēs redzam, ka tiešām mēs spējam domāt un mums ir brīva griba, spējam radīt daudzas lietas un realizēt savas idejas skaistās, un tas ir viens, un otras puses, ka tiešām tas mūsu attēls un līdzība Dievam arī caur Jēzu Kristu, ko mēs tagad arī gatavojamies Kristu dzimšanai, arī tika vēl vairāk pīļēdzinots, ka mēs esam kā cilvēki visi saistīti ar dīvišķi, jo vienkārši jautājums ir tas, ka tāpat kā ar Kristu, ka daudziem tas nav vajadzīgs, ka viņi saka, man tāpat labi, un vēl jau vairāk viņu pat pīkala Kristā, tī, kas gaidiet citaidu Dievu, tieši tā, kuri domāju, ka Dievs būs tas, kurš sakaus romiešus, kas tur visus iznīcinos un noliks pie vītas, un tagad lūk. Bet mūsu Dievs ir arī pie Krista, kurš cīš, un tur mēs sastūpam arī to dziļumu, un ka tas tiešām nav tā, ka es pilnīgi piekrītu, ka cilvēks saka, es neticu Dievam, jo mēs arī neticam tādam Dievam, kurš ir nažielīgs un tikai tīsoja un grib kaut kā pakļaut tieši otraižo, ka mēs ticam, ka Dievs ir mīlestība un ka viņš nāk pie mūsim, lai būtu ar mums. Un kas ir uz to atvārts, tas arī to var piedzīvot. Tā ir daļā piebeņģējot rekstu. Daudzi cilvēki nonāk pie apziņas par Dievu pēc kaut kādiem lieliem satricinājumiem, pēc tā, ka ir mūsu gadījumi kaut kādas satiksmes negadījumi, kaut kāda ne tikai satiksmes negadījumi, varbūt ir kas. Un ārdinās cilvēka dzīvi, ir pat cilvēks toreiz jāzadomājās par to, ka nav tā, ka es kādreiz domāju. Ir kas tā augstāks par tevi, ir kas tevi vada, kas tevi pasargoja. Arī tā. Ir cilvēki, kam tas neizsaka. Jūs skatās ir par stipranu cilvēku. Man tev ir jautājums. Tu sacīji, ka tev dzīve pazemējusies pirms pēc. Cik muļķīgi prasēt, vai tu augsto vietēji, tu dzīvi, kas ir pēc, cik tu ļoti nožēloji tu avārē, bet arī tu drusku. Absolūti īpaši nenodalās, ko bija dzīve pirms un bija dzīve pēc, ir pazemēnās, bet bija un dzīve, no pat bērnības, jaunības.
mīlestības augstākā, jo sapratni pakopīja. Tas viss ir bijis, tas viss nekur nepazuda. Tas viss ir mums jāstāvās uz sirdī turies. Tikai pats tas dzēvis ritiens, vai tas mocīja uzstaigot sākumā. Kāds laiks pagoja. Tas arī bija pordzēvojumi. I pēc tam tot, kad ja nebūtu tas noticis, es varbūt nebūtu stimula kaut ko pazemocēties, īt uz augšu kopt. Bet tas notika tieši pēc to, kas sapratu, ka ir kaut ko jāapjūst, kaut ko jāzemocās. I pēc tam es spēju arī arotbiedrībā nostrādājot. Entos gadus, 18 gadus, 19 gandrīz. Es strādāju i spēju palīdzēt cilvēkiem, spēju savu darbinīku, kas man uzaticējās, kuri goja pie manis uz kabinetu, es redzēju, ka Roberta kungu šim darāt tagad, man šim ir tādas problēmas. Es cenšos jūs risināt. Cenšos atbildēt uz tiem jautājumiem, kuri man var uzdot, bet tā man vajadzēja būt zinošana. Vajadzēja zinot gan darba likumu, gan darba aizsardzības visus likumus. Arī par mašīnām, par tehniku, par operatīvu transportu. Vajadzēja savu zinošanas, jo pamatā man bija, kā es vadīju šoferus, otros palīdzības operatīvo dienestu. Man vajadzēja gan izstrādāt jūs, gan pārbaudīt jūsu zinošanas satiksmes noteikumus, tā tālāk. Tas man pašam ļoti dārgs deva. Es domāju, ka vajadzēja laikam tā notikt, iespējams. Arī garīgā ziņā es esmu pēc to vainīgs. Jāc. Es gribētu uzreiz pieminēt. Tad tika pieminēt iepazīstamā vecāku derības par to, ka Dievs radīja cilvēku pēc savas līdzības. Man ciet gribētu papildināt, ka caur to mūsu arī ir ļoti spēja radīt to, ja mēs esam radīti pēc līdzības. Un tie spēja radīt, tie ir arī milzīga atbildība, ja mēs radām. Vadīt ar divparsonu domām, vai mēs tikai pazudām atklāt ticību ar brīnumam, vai mēs cenšamies izzināt pasauli un cenšamies savu spēju uzvarēt, jo darāt labāku, vai mēs porprastā dāvināšanas tagad mudinājumā vai reklāmā nepārtraukti zvana tikai 5 dāvinājot un tā turēt. Ko mēs ar to darām? Mēs faktiski pielūdzam galīgi ne Dievu. Mēs pielūdzam pavisam citu kungu. Varbūt būtu jolika akcents, nevis bezjēdzīgu mantu daļīšanu, bet dāvinot prieku, dāvinot mīlestību, sapratni, pazaļaušanu. Un vispār brēdums pats par sevi, tas ir tāds ļoti tāds apšaubāms iezīmes. Es gribētu uzstākt to, ka ir nevis brēdumi, mūsu ļoti pieticība ar zināšanas. Tas pats telefons, kad nedrīkst katram ir. Jums kaut kādam godam 30, kaut kādus 140, tad brēdums. Tagad mēs radām tieši gan urpotīgi elite, kurš mums saprot par darbībās. Tieši tad jau porēja pasauli.
Un tad, atgriežot pie tos radīšanas atbildības, mums katram izdzina spēja radāt, bet mums ir ļoti ierobežota zināšana un praksa radāt. Tā kā, ja kuram lielāka spēja kaut ko radāt, tad viņam arī lielāka atbildība par to, ko viņš pēc sevis atstāja, ko viņš māca savu darbu. Un te pasaulē, kur mēs dzīvojam, te savā ziņā ir mūsu kultūra vieta. Tas, ko mēs esam visu kopā radījuši. Ja ir ļaunuma pelna, tas ir mūsu pašu ļaunums. Ja ir būs mīlestības pelna, tad būs mūsu mīlestības. Ja mēs pazaļausimies naida kurinošanu, mēs radāsim to kurinošanas rezultātu. Radāsim, piedveidosim sekas notumā. Mēs varam radāt kādu būt skaistu citu vietā. Tā kā viss savā, daļīgi vai viss, bet ir mūsu rūpās. Mūsu domās, mūsu spēkos. Bet to, cik cilvēkā spējas var būt ļoti dažādas un atsāksim, ka dažādīgi ir ļoti. Tāpat notikumi parāda. Cilvēks to padarāt daudz. Cilvēks var attīt no tos pasaules atpakaļ un atkal darboties. Un pat var palikt vesels, burtiski no jebkuras slimības, ja kādi ir pieņemti. Bet, gaidās negribu runāt par to, ka patiesībā gaida jau citi cilvēki daudz. Vai kaut kas vēl pirms sākums jautājums? Jā. Mēs jau te runājam, jā, tad drusku es varu pieminēt, arī runājot par breinumiem, jā, ka tīši ļoti interesanti tī fakti ir, jā, es domāju, tur mēs arī, jo es saprotu, laiks jau, cik mums ir laika, 1 minūte. 5-10 minūtes. 5-10, es saprotu. Bet te varbūt, ja kādam interesēs, mēs varēsim palikt, es izstostiešu, bet varbūt vienu atbildi arī par šo divmotes attālu, kurš ir, kodēļ man pievērsa uzmanību, jo viņš ir tāds ļoti līdzīgs šai Guadalupes divmotei. Jā, ok, redzit, ka nav var izstostīt viegli par visu. Kas ar Guadalupes divmoti, kas ir interesanti, kodēļ es viņu soku pīminiet, ka kod es soku pietiet to stostu, kodēļ Dievs, tai sakvortoja Dievu apredzēba, ka viņa pie mūsim nūkļuva, ka tīši, kad viņa pazarodējās divmote Meksikā šam svātajam Juan Diego, ja, 1531. gadā. 1531. gads, tīši 9. decembrī reitā, viņš viņu ieraudzīja, viņa pazarodās, viņam saka, Juan Diego, pasaki veiskupam, lai viņš uzbūvēja baznīcu timā vītā, Mehiko, tur, kur ir natoļ no galvaspilsētas Mehiko, tīši ir šeit Guadalupe, jā, un tas pakalns. Un, protams, ka viņš aiziet pie veiskupa, saka, man divmote sacīja uzbūviet baznīcu, lai veiskups uzbūvēja baznīcu. Viņš saka, labi, ideja jau ļoti laba, bet kādi tev pīrodījumi, ka reāli tev divmote pazarodīja. Viņš saka, labi, man nav pīrodījumi, bet es mēģinošu dabot, ja es viņu satikšu vēl. Un tad, nokamreiz viņš viņu satīka, un starp citu tīši tas notika 12. decembrī, šodien ir 11. reidīna, ir Guadalupes divmotes svātki tīši. Un tad viņš atkal redz divmoti, viņa saka, es zinu, ka tev veiskups sacīja, ka, lai tu pīrodi kaut kā tīšām, ka es tev pazarodījus un ka es tev to lūdzu
Saka, redzi tagad šos rūzes, un tur auga, tas ir zīmes laiks, un viņš redz, ka aug tos kastīlies rūzes, īpaši rūžu veids, kurš nav citur. Viņš saka, salasi šos rūzes savā apmetnī un atnes veiskupam parodi viņas. Tas ir pīrodienas būs, tikai nav ir vaļā to apmetni. Un viņš aizīt pie veiskupa, un tamā Dīna atver apmetni, viņš domāja, ka viņš nes rūzes, bet kad viņš atver to apmetni, izkrēt gan rūzes, gan uz šo atmetņa, šis atmetnis, kas ir saucās tilma, jā, kurš taida trausla, parasts rupišs, kā linu audums, uz viņa ir pazarodījušas divmotas attāls. Un līdz ar to, un protams, ka visi rāc un visi tam pīkrēt, un tur tīšām uzbūvēja tu svātvītu, kuru tagad apmeklēja viena no populārākajām svātvītām pasaulī divmotis. Un mūsim tīši no Meksikas atsūtīja šo oriģinālu arī tur no to sanktuārija ticīgi atsūtīja šo oriģinālu mūsu draudzē, tagad es atcerūnās. Un tādā veidā mūsim arī tas tos cirka tik teica, lai uzbūvēja baznīcu, un veiskups uzbūvēja baznīcu, kur viņas nebija lūkaits īpašs tos. Jā, un kas mani porsteidza, redzi, te ir otro divmote, kas ir patīsībā senoka par šū, un kas atcerūnās, varbūt kurš zin. Labs minējums, tas ir Latvijā, jau tivu, bet nav īsti. Valmiera, tas jau ir tivok laikam Reigai, es pateicu jau Reigai. Tas ir Reigā, bet kurā vītā varbūt jūs zināt, kur ir no vītām viduslaiku ir palikušas Reigā. Tieši tā, Reigas pils divmote. Un šeit ir breinums, un tagad klausatīs reāli. 1500 no 1. līdz 3. gadam Livonijas karš. Tas ir pirms Guadalupes. Un tīši Livonijas mestras, kad karā starp Livoniju un Maskaviju, kas tagad faktiski arī turpinās Ivana III valdēšanas laikā, tad Livonijas ordeņa mestras Valters von Plettenbergs, tātad 1502. gadā tas konkrēti notika kaujā pie Smoļinas azara, viņš arī ļoti ticīgs un būdams lūdza divmoti, lai viņa aizsargā Livoniju un dod spēku taisnīgai aizstāvībai, jā, tad pret šo karaspēku. Un tīši saskaņā ar šo stostu, jā, viņa līdzību, ka tīši kaujas priekšvakarā Plettenbergs savā teltī redzēja spūžu gaismu un tos vidā divmotes siluetu ar bārnu uz rūkom. Un viņa sacīja, nazabeistīs, es būšu ar jums, tova taisnība tiks pasargota. Un lūk, kad viņš redzēja, kad šis redzējums patīsībā pīzapildījās, un kad viņš ar porlīcību nokamajā dīnā arī devās pie karaspāka, viņš sacīja, dabasis ir ar mūsim. Un viņi tiešām cēnījās, un daži saka tur, kad 10 reizes lieloks karaspāks vai 3 reizes lieloks, bet timā Moskovītu pusē bija milzīgs porspāks, un viņi pirmkārt tas palīdzēja devetū porlīcību, ka viņi uzvaries, viņi saglabāja šo līniju, un lūk šī bruņinīki, jā, un livonieši tad deva šo pretrīcīnu maskaviešu karaspākam, un vēl arī saka par parodību, ka tādi kā putekļi sazacēļa gaisā, to kara lauka un goja virsā tiem maskavīšiem, un ka viņi, var sakot, uzvarēja un izglobē Livonijas valsti. Un cik interesanti, ka es kad ieraudzēju, kad šī stari, kas ap Guadalupas divmoti, ka viņi ļoti ir leidzīgi šīm starim, kurš reāli atcerūnās tagad var Rīgas pilī, tikai tas ir no īkšpuses pagalmā. Ja porvītot šeit divmot, viņa ir atjaunota, un arī redzam, tas tārps ir ļoti leidzīgs. Un arī, kas bija interesanti, kad šī Guadalupas divmote, viņas te seja bija tāda arī leidzīga, kā jau te meksikāņu sīvītē, jā,
Un šeit mēs redzam tīši tāda seja, kas varbūt līdzīga latviešu, jā, nu, kad divs uzrunāja katru, viņa uzrunāja viņu arī tamā meksikāņu valodā, atsteku, jā, laikam tika vīcīti idzējot, un šeit viņa uzrunāja viņus tādā valodā. Tā, ka tas ir interesanti arī, ka tas laiks ir burtiski pirms tos Guadalupes, šeit arī bija tāds breinums, kurš konkrēti arī agrāk Livonijā viņu ļoti svinēja šos svētkus, kā tīši Livonijas globšanas svētkus, kas arī nostiprināja šo arī divmotes kultu, ka mums arī tagad Moras zeme, te ir divmotē veltēja to zemi viņas aizsardzībā. Es vēl uz Rantoļiem varu papildināt, ka Valdis Platenbergs ir briesmīgs. Es laikam ir rēsaknes fakts. Sūdis. Redz. Tepat, redz, kaids mūsim gūts riezeknīšam. Un tādi fakti, redzat, ka cik interesanti, ka tu ej dziļāk, tev rodīs, nu, tas tā, viss ir vīnaidi, nav nekāda atšķirība, bet, kad sots meklē, tu atrūni vairāk pīrodījumus reāli konkrētus tam, ka tas tiešām ir breinums, jā, un tas bija starp citu pastoviešana Latvijas, jā, izdomājotīs Moskovīti, kas nāk un kas ījam, un kas ar mūsim notiktu, mēs noteikti te nasiedietu Ziemuļī, būtu kaut kur citur varbūt, vai vispār, tas ir jautājums, jā. Tā, ka būt pateicīgiem, zinot viesturi un jā, prīcotīs par to, kas mūsim tagad ir, tas ir savā starpā saistīts. Un pēdējie kādi jautājumi komentāri, ar mums strīda apkalpošanās, ir kaut kas? Mūtīja vienmēr ir augsts. Jā. Labi, paldies, un